Bija tā, ka man bija augstskola, tieši man bija jāgatavojās bakalaura darbam. Un kaut kā tā ideja paralēli radās diezgan nejauši. It kā ģimenē jau mēs šo produktu visu laiku esam ēduši un gatavojuši. Tā ir mūsu vecās mammas recepte, bet laikam bija pienācis tāds kaut kāds laiks, kad es vienkārši sapratu to vērtību tam produktam. Tāpēc es arī izdomāju, kāpēc, ja jau mums garšo, kāpēc nepiedāvāt to arī citiem. Darbojamies jau 4 gadus. Īsnībā pirmais gads bija cēsīts, ka mēs visu sākām mājās, dzīvoklī to darīt, pat ražošanu. Mēs bijām sākumā kā mājražotāji, tas pirmais pusgads, un tad mēs tā izdomājām, ka jāpalielinās un jāattīstās, un tā kā gribējās arī veikalu plauktos parādīties, tāpēc arī mēs sākām domāt par tādu lielāku ražošanu. Un tad jau ir 3 gadi, kad mēs esam amaciemā, mēs ražojam. Sākumā mēs, protams, sākām ar tradicionālajām nūdelēm, kas tā kā pēc ģimenes vecās mammas receptes tika gatavotas. Un pa bišķiņam jau domājam uz priekšu, un to sortimentu palielinājām ar dažādām garšaugiem, bet sākumā tādas tradicionālās. Ar dažādām formām mēs eksperimentējām, bija tādas smalkākas un tādas rupjākas tās tradicionālās nūdeles. Un tad amaciemā jau sākām ražot ar spinātiem, baziliku, ar tomātiņiem, ar papriku. Tās nūdeles atšķirās ne tikai ar savu formu, bet arī ar izskatu, ar krāsu. Piemēram, spinātu nūdeles ir zaļas, tās pašas papriku nūdelītes ir sarkanas. Tagad mums, protams, arī vēl nāk vispār tāds inovatīvs produkts. Mēs ražojam arī saldās nūdeles, kas vairāk domātas piena zupām. Liekam sastāvā dabīgas ogas. Tas ir tāds mūsu jaunums. Protams, arī ražojam bioloģiskās nūdeles. Ņemam izēvielas no certificētām bioloģiskām saimniecībām, tā kā mums arī tāds pilnīgi bioloģisks produktiņš tieši no tradicionālajām olu nūdelēm. Mēs īsnībā bijām ļoti īpaši, jo mēs bijām principā pirmie, kas vispār Latvijā piedāvāja cilvēkiem veikalā iegādāties Latvijā ražotas nūdeles. Labi, jā, tur restorāni gatavoja nūdeles un makaronus un pastas savos restorānos uz vietas, savām vajadzībām, bet nekur tas tālāk neaizgāja. Veikalu plauktos tas nebija. Un tā kā mēs bijām tie pirmie, un cilvēkiem tā interese, tā vēlme iegādāties bija diezgan liela, tāpēc arī veikali gribēja sadarboties. Tā kā mums salīdzinoši nebija grūti to visu uzsākt. Visu laiku ejam uz priekšu. Sākumā mums bija tāds Vidzemes reģions, Cēsis, Valmiera, Rīga, Sigulda, tas, kas mums pa ceļam. Bet šobrīd jau sadarbojamies, ir arī Liepājā, šīs mūsu gardās nūdeles, ir Ventspilī, ir Saldu. Nesen kā sākām sadarboties ar Saldus maiznieku. Tas viss man bija pilnīgi kaut kas jauns. Nav nekāda saistība ne ar pārtikas ražošanu, ne ar tirzniecību. Tik cik es esmu pati iepirkusies veikalā, to es saprotu, jā. Bet tas bija viss interesants posms, arī tā ražošanas izveidošana, jo tas bija kaut kas jauns. Ir tā, ka daru es daudz, bet tā kā man tas patīk, man liekas, tas man viegli nāk, jo man nav grūti, es esmu tāds radošs cilvēks pats par sevi. Pieņemsim, man augstākā izglītība ir datora dizainā, tas tāds mākslinieciskais. Etiķetes, viss dizains, mājaslapa, to es cenšos no savas puses un arī iekonomēju uz tā rēķina. Protams, arī visas pārējās, gan tirzniecība, gan viss uz maniem pleciem, bet tas man patīk un es esmu visvairāk tajā iekšā, manuprāt, kurš nevar īsti labāk to visu prezentēt kā es pati. Šobrīd pie maniem jāstrādā viena meitene tieši uz ražošanu, kas man arī ļoti palīdz, jo tad man nav jāstraucās. Cilvēks ir apmācīts tieši uz makaronu ražošanu, un līdz ar to man ir mierīgs prāts par to, ka man ikdienā katru dienu tiek ražotas nūdeles, un man par to nav jāstraucās. Man ir jāstraucās vairāk par to, kā man to visu likt tirzniecībā un kā to visu realizēt tālāk. Man liekas, ir ļoti svarīga tā komunikācija starp uzņēmējiem, starp valsts iestādēm, lai ir cilvēki informēti
par to, kas notiek Latvijā, ja, par to, kad, pieņemsim, lai pašvaldības zina un ir lietas kursā par to, kad šeit ražo makaronus, tur bišķiņ tālāk, ka ražo medu vai vienalga, vienkārši, lai arī tur kaut kā tā informācija aiziet tālāk līdz vienkāršam iedzīvotājam, kad nav tā, ka Latvijā nekas nenotiek. Vienkārši, lai tā informācija aiziet tālāk, to es gribētu varbūt bišķiņ vairāk no pašvaldībām. Pašlaik mēs, pieņemsim, sadarbojamies ne tikai ar veikaliem, bet arī ar restorāniem. Mūsu produkciju var nobaudīt dažādos Rīgas restorānos, un tā ražošana ir ražošana. Bet paralēli, jā, mēs varam domāt par kaut kādām lietām. Tāpat ir plānos ir veikala attīstība, ir tāpatām vēlme un tāda sirdslieta liekas, kad gribētos arī savu kafejnīcu. Tā kā plāni ir.